Latvijas jūras medicīnas centrā ir pieejami medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi valsts daļēji apmaksātā programmā dienas stacionārā un ambulatori maksas pakalpojumi. Dienas stacionārs nozīmē, ka pacients var iestāties uz rehabilitāciju dienas stacionārā ar ģimenes ārsta vai ārstējošā ārsta nosūtījumu. Pacients tiek novērtēts, tiek izvērtēts viņa funkcionālais stāvoklis un atbilstoši viņa problēmām tiek sastādīts individuāls rehabilitācijas plāns. Ar pacientu nodarbojās 2 līdz 3 stundas dienā multiprofesionālajā komandā. Multiprofesionālajā komandā ietilpst dažādi speciālisti – fizioterapeits, audiologopēds, mākslas terapeits, deju un kustību terapeits. Arī pacientam ir iespēja saņemt masāžu un fizikālo terapiju. Papildus pacients var izvēlēties arī maksas procedūras, piemēram, fizikālo terapiju vai arī papildus masāžu. Medicīniskās rehabilitācijas programmas ir izstrādātas dažādām pacientu grupām. Pēc neiroloģiskām saslimšanām, piemēram, tādām kā pēc akūta insulta vai pēc galvaskausa operācijām, kur ir izveidojušies dažādi kustību traucējumi, pēc infarkta vai pēc bronhiālās astmas pāsinājuma vai pēc reumatoloģisko slimību pāsinājuma. Pacientiem ar muguras sāpēm, ar hronisku ieilgušu muguras sāpju sindromu, kur ir nepieciešama multiprofesionāla komandas iejaukšanās. Kā arī pacientiem ar dažādām vielumaiņas saslimšanām, tā skaitā grūtniecēm, onkoloģiskiem pacientiem, un vissvarīgākais moments ir, ka rehabilitācija nepieciešama arī bērniem, jebkurā vecumā. Ar pacientu nodarbojās fizioterapeits, kurš vērtē pacienta funkcionālo stāvokli, stāju gaitu, kustību apjomu, muskuļu spēku un nosaka pareizo ārstnieciskās vingrošanas programmu. Audiologopēds veids komunikācijas spēju, runas traucējumu novērtēšanu un veids atbilstošu ārstēšanu, lai mazinātu runas traucējumus un arī veicinātu runas atjaunošanos, piemēram, pēc neiroloģiskajām saslimšanām. Mākslas terapeits ir ārstniecības persona, kas palīdz pacientam pārvarēt daudzveidīgas veselības un sociālās problēmas. Mākslas terapija iedalās vizuāli plastiskās mākslas terapija, deju kustību terapija, mūzikas terapija un drāmas terapija. Pacientam ir iespējams saņemt arī uzturs speciālista konsultāciju, kurš izvērtē pacienta ķermeņa masas indeksu, noskaidro ēšanas ieradumus, kā arī sniedz rekomendācijas svara mazināšanā un sastāda individuālu ēdienu karti. Ambulatori maksas pakalpojumi mums ir gan fizioterapija, gan arī ir audiologopēda nodarbības un konsultācijas, kā arī ir fizikālās terapijas procedūras. Tā kā esat visi gaidīti Latvijas jūras medicīnas centrā, rehabilitācijas nodaļā, esiet veseli, rūpējieties par savu dzīves kvalitāti.